Sveicināti! Šodien gribu mazliet arī parunāt par Jersiku. Tā kā es esmu uzaugusi, var teikt, salīdzinoši ļoti netālu no pašas Jersikas, tad, kopš bērnības, protams, es par to zināju, un visu laiku man tas likās interesanti, kas un kā cilvēki tur dzīvoja. Bet tagad arī skatoties uz dažādām šīm te ģenētiskajām analīzēm, daudz ko varētu arī izskaidrot tas, ka konkrēti šis Daugavas ceļš, kaut vai, protams, ne tikai. Labi, tie paši vikingi vai šitie, kas tie šitie visi. Saistība konkrēti ar Jersiku šeit var būt. Tas viens no izskaidrojumiem. Tas varbūt arī jebkas cits. Jā, tie paši tātad vikingi, kas tur braukāja pa Daugavu, tad arī ir atstājuši savas kaut kādas pēdas. Un noteikti ne tikai caur turieni, bet tas ir, teiksim, kā priekš manis personīgi, viens no tādiem loģiskākajiem izskaidrojumiem, no kurienes viņi visi man tur ir, bet noteikti tur var jau būt arī daudz kas pirms tam. Bet es skatījos uz šīm visādām arī vecām kartēm un sāku domāt, un tad es ieraudzu, vienkārši domāju nosaukums. Pats nosaukums Jersika tagad, kas viņš ir. Tas taču, diezai viņš ir lietots kopš tiem laikiem visu laiku nepārtraukti, vai tas nav jau salīdzinoši moderns jaunieviesums, jo, teiksim, skatoties vecajās kartēs, nav nemaz tādas Jersikas, jā, ir Carigrad, un senie cilvēki tā arī viņu sauca. Tāpēc, ja mēs teiksim tā, jā, ir varianti, no kurienes vispār šis nosaukums ir cēlies, un man, lūk, ir šie te daži varianti. Jā, pirmkārt, tas, ko es atradu Wikipēdijā, varbūt, nezinu, lūk, šeit arī ir tā, tā norāde, ka kāds no šiem jau valdniekiem Jersikā jau pats par sevi bija vikingu izcelsmes, teiksim, vai skandināvu, pareizāk sakot. Un tas pats Visvaldis jau arī tur, diezai viņš bija pilnīgi tāds kaut kāds vietējais no laukiem. Bet, piemēram, ir šis variants Bērsikā. Un es tagad domāju, ļoti daudz taču nosaukumu saistīti ar bērziem vispār Latvijā. Bērs, tas ir tāds ļoti ievērojams svarīgs koks. Un tad vēl šajā vecajā kartē paskatoties tāds kas interesants. Un šis uzvārds konkrēti, jā, nāk no Jersikas pagasta tikai. Tur varētu būt kāda saistība, bet vēl ko es padomāju. Vispār vai pilīm un pilskalniem kā tādiem tiešām deva kaut kādus konkrētus nosaukumus, vai tā bija, kā vispār radās nosaukumi kaut kam. Vienkārši kaut kādi cilvēki, kas tajā reģionā dzīvoja, vienkārši kaut kā sauca kaut kādu vietu, kaut kā taču viņai jāsauc, lai saprastu, par ko ir runa. Bet neviens jau tā nesēdēja un tā, tagad mums vajag izdomāt nosaukumu šai konkrētai vietai. Ja padomā, parasti ir kaut kāda pils, kaut kādā pilsētā. Tad tā arī saka, tādas un tādas pilsētas pils. Nav jau konkrēti nosaukumu tieši pilī kā tādai, tāpēc, ja tā padomā, pilskalnam kā tādam vispār bija nosaukums. Apdzīvotai vietai apkārt noteikti kaut kas jau bija. Jo ir, piemēram, šis variants, vai tas varētu būt radies no hercogiste īstenībā. Kaut kāda hercogiste. Ja krievu valodā, vai teiksim, pirms krievu, tad tā īsti tā krievu valodā, kam nebija, teiksim, slāvu kaut kādā tajā valodā, senslāva, es nezinu. Jā, viņu sauca Carigrad. Un tādu pilsētu tur ļoti daudz vispār Eiropā, kurš vienkārši viņus ir saistībā ar kaut ko. Kēnigsberga. Saistībā ar kaut kādu karali vai pili. Diezgan tāds vispārināts nosaukums, nevis kaut kas ļoti konkrēts. Tas, kā tie cilvēki to rakstīja kronikās, pirmkārt viņi nerakstīja
Vai es tā domāju, diez vai viņi staigāja pa Jersiku ar grāmatiņu un rakstīja, kā vietēji iedzīvotāji sauc šo vietu. Tas bija kaut kur dzirdēts no kaut kā pa ausu gala, un viņi rakstīja arī savās valodās, tur vācu vai vēl kaut kādās. Vēl ko es interesantu atradu. Pēc vecām kartēm ir šī te upe šeit pie Jersikas. Kāpēc es viņu tagad realitātē, tur vismaz Google es neatrodu. Laikam ļoti maziņa viņa bija. Un tas jau arī ir, tas viņa bija ļoti maziņa. Un pilnīgi ar tādu pašu nosaukumu, gandrīz ar tādu pašu nosaukumu atradu upes nosaukumu. Jā, arī šeit Lietuvā. Tas ir gabaliņš. Kāda tur varētu būt saistība? Tas nav vienkārši šīs kaut kādas vārdas, lai tā būtu tikai sakratība. Tur kaut kas ir. Cik sen, tas ir cits jautājums. Bet interesanti. Plus vēl, taču, jā, protams, bez šīs Gomartas upes iespējamajiem kaut kādām saistībām, ņemot vērā to, ka tās ir ļoti mazas upes. Vēl taču pirmkārt ir arī jāsaprot tas, ka tur bija pilskalni abās pusēs pāri Daugavai. Tā bija Daugava pati par sevi, un tur vēl ir sala. Tātad šī vieta bija jau ļoti pievilcīga, un tur dzīvoja cilvēki noteikti jau ļoti sen. Bet vēl tur ir vieta, un izrādās, kā es sapratu, Jersikas ezers kādreiz tika saukts par Dimantu ezeru. Un ir dimanti šī vieta, ja? Bet tagad padomāsim, Lauks, kādi dimanti? Tas ir tāpat, kā tagad daudzi rubeņi, kuriem ir uzvārds rubeņi. Viņi sevi sākuši pārdēvēt par rubīniem. Labi, jūs tādu, ko jūs gribat, tādā ziņā. Protams, ka tie nebija nekādi dimanti. Tie taču ir daumanti. Tas ir saistība ar kaut kādu daumantu, ne visi tā laika kaut kādi tur valdnieki, neteiksim, ka tur karaļi, pilnīgi, teiksim, cilts priekšsēdētāji. Lielākā daļa viņu vispār nekur nav piefiksēti. Un tādi kas ir daudz, tas taču ir ļoti daudz, tā pati kaut vai Daugava, tas ir vispār vēl pavisam cits stāsts arī par šo nosaukumu. Tad mēs varam apmēram iedomāties, ja pat cilvēki bija jau ļoti saistīti pat ar, teiksim, Skandināvu un Slāvu ciltīm un, protams, tie pašiem igauņiem viss, tad iedomājieties to saistību ar lietuviešiem. Cik ļoti tajā brīdī vispār viņi saprata, ka viņi ir kaut kādas dažādas, es nezinu, valodas, viņi noteikti nemaz nebija dažādas. Viņi ļoti iespējams varēja bez problēmām komunicēt savā starpā. Tās noteikti bija ļoti līdzīgas valodas, un viņiem atšķirības, kas bija, kā viņi sevi viens no otra nošķīra, bija tikai šī kaut kāda kopiena. Nu, šī ir mūsu kopiena, tas ir mūsu vecākais, tā ir viņu kopiena, citreiz viņiem tur bija kaut kādi strīdi, citreiz kāzas, kā kuru reizi. Un tad tas viss ir loģiski, jo nebija jau tādas ne robežu nekā. Labi, jā, pati Daugavas upe kā tāda jau ir sava veida robeža, protams. Bet tāpat laikā, ne jau tāda, kuru nebūtu vispār iespējams šķērsot. Viņa bija šķērsojama, vienīgais, ja tu dzīvo vienā pusē upei, pa lielam, tev nav īsti vajadzība iet uz otru pusi, tu dzīvo savā pusē. Bet, jā, protams, tu viņu šķērso, tas bija iespējams, un sevišķi ziemā, tur vispār bieži vien, laikam, tie bija pāris mēneši gadā, kur vispār tā nebija problēma. Tu varēji šķērsot Daugumu, varbūt pat nepamanīt, ka tu viņu šķērsoji. Tātad šīs saiknes bija ļoti ciešas, tādā ziņā, ka, jā, nebija to strikto robežu, un tie visi cilvēki tur vienkārši viņi tā arī dzīvoja, tur tās kopienas kaut kādas. Tāpēc mēs nevaram nošķirt konkrēti pateikt, lūk, šeit bija latgaļi, te bija tāda latvieši, senie latvieši, tur senie lietuvieši.
Viņiem arī ģimeniskās saiknes visiem bija. Bija jauktās ģimenes pilnīgi noteikti. Tāpēc interesanti varētu būt šī te kaut kāda tur saistība, kas tur vispār reģionā notika. Gan jau plus mīnus viss tas pats, kas visur. Un ja mēs runājam par šiem visiem 12. 13. gadsimtiem, kas mums šķiet, ka tas ir kaut kāda ļoti sena pagātne. Man gan šķiet, ka nē, tas ir diezgan moderni jau laiki, jo mums jau ir tomēr kaut kādas tās pašas kronikas, kaut kādi pieraksti, kaut kas ir saglabājies. Tas nav, tā jau ir diezgan nesena vēsture, ja tā padomā. Tieši tādas pārdomas par Jersiku, par šīs vietas izcelsmi. Un ja mēdza saukt tātad kaut kādas vietas ļoti tādā vairāk apzīmējums, nevis konkrēts nosaukums, tad, ja tā varēja būt kaut kāda Carigrada, tad kāpēc nevarētu būt arī Hercograda, hercogiste? Ja mēs vēl ņemam vērā to, ka tas pats Indrikas, viņš taču diez vai jāstaigā ar blociņu. Viņš ņēma informāciju no kaut kādiem citiem cilvēkiem, no kaut kādiem dokumentiem, no kaut kādām varbūt vēstulēm, grāmatām, kas lielā daļa uz mūsdienām nemaz nav saglabājušās. Nevis, viņas vienkārši, viņas nav saglabājušās, viņas taču bija, viņi taču kaut ko rakstīja, tad sūtīja vēstules viens otram, kur viņas visas ir. Tātad, ja, teiksim, tajā pašā ukraiņu un baltkrievu valodās, viņiem taču H un G pēc idejas tas ir viens burts, tas H. Un ja tas bija ņemts no kaut kādiem slāvu avotiem, tad tur, un latviešu valodā nemaz nav oriģināli burta H. Tas ir tikai H un F burts, H, F. Latviešu valodā ir tikai aizguvumos, svešvārdos. Jā, tas viss ir interesanti. Vēl pārdām, te par ko padomāt. Ja kāds grib, var iesaistīties šādā veidosim diskusiju, vienkārši interesanti. Plus vēl tas arī interesanti, cik ļoti mēs 100%, kā mēs zinām, ka tā vienīgais, laikam, kā mēs varbūt, ka ir tā saistība ar visvaldi kā tādu, bet kur tieši atradās geogrāfiski Jersika, mēs esam 100% pārliecināti, ka tas ir tur, ka par tieši to pilsētu tiek runāts kronikā. Ja pieņem, ka viņu sauca par Carigradu, tad jā, logiski, visdrīzāk, kāpēc, lai viņu sauktu tā. Kur citur, ja ne tur? Tomēr Dignāja otrā pusē, jā, loģiski, visdrīzāk. Jā, tādas ir pārdomas.